Sveicināti vēl vienu reizi. Šoreiz jau ir 5. daļa Sokrāta jautājumi, Sokrāta metodes jautājumi. 5. daļa jau ir bijuši pirms šīm 4 iepriekšējās daļas, kurā izskatījām arī slaidā redzamos jautājumus. Tātad vispirms pirmajā daļā apskatījāmies, kā identificēt stresu izraisošo domu un to pārbaudīt. Vai tā ir reāla, vai tā ir saistīta ar manām pārliecībām. Otrajā daļā sliktākā scenārija analīze un pieņemšana, vai tiešām tas ir sliktākais, un varbūt ir vēl iespējami visādi citi scenāriji, un tā pieņemšana. Trešajā daļā perspektīvas maiņa, tas ir, kā mēs skatāmies uz situāciju, un jau sākām meklēt alternatīvas šai situācijai, jo mainījām savu skatienu uz situāciju. Tad uzreiz arī parādās citas alternatīvas. Un 4. daļā jau koncentrējāmies uz rīcību. Tātad, kad mēs esam pieķēruši jau domu, jau viņu apstrādājuši un pieņēmuši, un tad mēs skatāmies, ka jābeidz bažīties un varam arī koncentrēties uz rīcību un meklēt risinājumus. Jo patiesībā tas ir vienīgais labais iespējamais veids, kā nonākt patiesa miera stāvoklī, jo mūsu smadzenēm ļoti patīk, ka mēs pieņemam lēmumus, ļoti patīk, kad mēs atbrīvojam stresā savilkušos kamoliņus, teiksim tā, kad mēs atbrīvojam to enerģiju, kas ir smadzenēs sarāvusies, ja? Un tad šī atbrīvotā enerģija pēkšņi tiek novirzīta ļoti racionālām, labām darbībām, kas savukārt uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Un tātad pēc šīm visām 4 daļām esam nonākuši 5. daļā, kas būtībā ir tāds atskats uz iegūto informāciju par sevi, jo, kā es jau visos video esmu minējusi, ka ļoti lūdzu un iesaku silti izmantot dienas grāmatas, blokus, blociņus, blokus, klades un tam līdzīgi. Obligāts darba rīks cilvēkiem, kuri iet personīgajā transformācijā, jo liels un spēcīgs darbs ir iespējams tikai ar kladēm. Tā nu tas ir. Dziedi vai raudi. Nu tātad ir jautājumi, kas mums ir jāizskata vēl pēdējie 10 jautājumi. Būtībā ar šiem arī vajadzētu pasēdēt un parakstīt bez iekšējā kritiķa iesaistes. Vienkārši ņemam un rakstam. Būtībā to varētu teikt brainstormings. Un nāk ārā atziņas, kuras līdz šim varbūt nav bijušas zināmas, apzinātas un piefiksētas. Ja? Nu tātad. Kādas manas pamata pārliecības vai noteikumi tiek pārkāpti šajā situācijā? Būtībā ir svarīgi tajā brīdī, kad mēs jau saprotam, kas notiek, tā jau ir pusi no terapijas. Tā kā ir vērts arī šeit pasēdēt un godīgi parunāt ar sevi. Un izslēgt savus iekšējos kritiķus, ārējos kritiķus un godīgi fiksēt, jo agrāk tā doma iešaujas, būtībā par to es jau arī, man liekas, stāstīju pirmajā video, ka galvenais ir to pirmo domu notvert, jo mums visu laiku iet tā kā automātiskais atskaņotājs par riņķi ar vairākām domām, bet ir arī tādas, kas mums ir pagrūstas zemākos līmeņos un ārā viņas pat netiek, jo ir pa augšu ņemās tas pastāvīgais tas riņķis, ja? Un apakšā ir daudz visādas svarīgās lietiņas, kas mums patiesībā ir jāizmakšķerē ārā, lai mēs varētu tikt skaidrībā ar sevi. Un ir svarīgi noķert to pirmo domu, piemēram, tagad ir jautājums, ja? Un pirmā doma, kas tev iešājas, tā kā tāds impulsiņš, pirms tev pieslēdzas loģiskā domāšana un saka, ai, ne, tā nav laba atbilde, labāk to es pateikšu, ja? Nevienam par to nav jāsaka, saki sev. Un tā ir fantastiska sajūta. To arī minēju, ka es atceros to brīdi, kad
es ļāvu arī sev pirmo reizi mūžā piefiksēt to domu, kas nāk pirmā. Ir jāsaņemās, un pašam jānolēm to, ka tu pieņemsi to pirmo domu, lai cik viņa šausmīgi tev izklausās, vai tev viņa liekas tāda vienkārša vai nelietīga, visādi var būt, ja? Galvenais pieņemt viņu, jo tas esmu es, tas ir mans iekšējais es. Un tātad, kā šīs pārliecības ir noteikti tiek pārkāpti. Vai šis stresa veids manā dzīvē atkārtojas? Un kāds ir tas modelis? Parasti jau atkārtojas, jo mēs jau arī strādājam pēc kaut kādam mūsu visu būšana un eksistence ir saistīta ar konkrētām schēmām, un mēs pēc viņam arī darbojamies būtībā automātiski. Ja? Tā kā būtībā arī šo vajadzētu apskatīties. Kas mani triggerē, kā tas darbojas? Pameklēt, ja? Šobrīd konkrēti nevaram runāt, jo no sākuma neesam uzstādījuši nevienu jautājumu, bet katrs pats var iziet cauri, meklējot kladītē šo arī atbildi. No kā es patiesībā baidos? Ļoti, ļoti liels darbs var tikt veikts šajā jautājumā, jo tikt līdz savām patiesām bailēm ir garš ceļojums, un tikai drošsirdīgajiem ir iespējams to veikt un nonākt līdz saknei. Nākamais 44. jautājums. Vai es cenšos sasniegt pilnību? Un te ir jautājums par supervaroni. Vai es tiešām gribu, vai arī es tā dzīvoju, it kā man perfekti, teiksim tā, ka tas ideālais ir mans mērķis. Un ja tā, tad vai tas ir vispār reāli? Atteikšanās no pārmērīgiem, idealizētiem mērķiem un pārliecībām sniedz ļoti lielu atvieglojumu un rada atkal labu pašsajūtu. Tad 45. jautājums, vai es uzņemos atbildību par lietu, kas nav manā kontrolē? Arī ļoti kādā iepriekšējā video minēju par lietu. Es nevaru būt atbildīga par to, ka ir lietus, un man atbrauc viesi, un man nezinu, kāpēc gribas atvainoties, ka Atēnās šobrīd līst. Tas taču ir muļķīgi. Vai arī Sandorīnī ir zemestrīce, un pēkšņi viens negrib braukt uz Sandorīnī. Man ir nērti, kad mani viesi sabojās sev atvaļinājumu, un pēkšņi es sāku atvainoties, un pēkšņi es sev radu tik lielu stresu, ka es ar to netieku galā. Varbūt tā ir dzīvē ar daudzām lietām, kad mēs sev uzkraujam nevajadzīgi lielu atbildību. Un arī atbrīvošanās no šīs atbildības ļoti, ļoti atvieglos iekšējo sajūtu. Es neesmu atbildīgs. Es esmu pieaudzis cilvēks, starp citu ļoti laba doma. Es tāpēc iepauzēju, jo es centos viņu atcerēties. Būtībā vajadzētu būt tā, kad es sevi pieņemu, ka es esmu pieaudzis cilvēks. Es par savām problēmām atbildu pati. Un arī visi pārējie cilvēki ir pieauguši cilvēki un atbild par savām problēmām. Tas nozīmē, ka es neskriešu kārtot tavas lietas, ja pēkšņi man tas ienāks prātā, ka es taču varu tev palīdzēt, bet nē, atļauj otram pieaugušiem cilvēkam tikt ar to galā. Tas, protams, attiecas tikai uz pieaugušiem cilvēkiem, ja? Bet ļoti laba praksīte vienkārši ikdienā piefiksēt, kur tu pats centies iebāzties pa vidu ar savu pārmērīgi labo vēlmi, kurai ir kaut kāds pamats, ja? Bet vienkārši tā izpausmju rīcības līmenī paskatīties, kā tad īsti ir. Vai es uzņemos atbildību par lietām?
varbūt uzņemos atbildību par ļoti daudz svešām lietām. Un nākamie pēdējie 5 jautājumi secinājumu izdarīšanai un jau tālākam ceļam. Ko es gaidu no sevis un citiem šajā situācijā? Un vai tas, ko es sagaidu, ir taisnīgi? Vai tas ir racionāli? Jo bieži vien ir tā, un patiesībā tā tas arī ir, ka mēs katru dzīvi redzam caur saviem filtriem. Nav 2 vienādu cilvēku ar vienādiem realitātes uztveres filtriem. Un tas nozīmē, ka uz vienu un to pašu situāciju skatoties, katrs cilvēks to redzēs savādāk. No dzīves var teikt, kā piemēram, varbūt tā, ka, lai saprastu, kā tas ir, ja, mēs skatāmies vienu un to pašu filmu, mākslas filmu, piemēram, vai realitātes šovu, un mums ar tevi ir pilnīgi cits viedoklis par to, kas notika tajā filmā, piemēram. Un tāpēc arī tu skaties tikai par sevi, ko es sagaidu no sevis un citiem šajā situācijā, ko es sagaidu no sevis. Un vai tas ir taisnīgi? Jo paskaties, kā tad tas būtu, piemēram, situācijā, ko es sagaidu no sevis un citiem šajā situācijā. Ko es sagaidu no citiem? Kāpēc man vispār no citiem kaut kas būtu jāsagaida? Es esmu atbildīgs tikai par sevi. Un cik taisnīgi ir tagad sagaidīt, ka otrs rīkosies tā, kā tu esi iedomājies. Nav pamata. Labi, jebkurā gadījumā par stresu un par stresa jautājumu, ar ko mēs sākām, ko man tas māca un kādēļ tas varētu būt svarīgi. Mans secinājums no visa šī būtībā atkal ir jautājums, ko viegli pieejot var teikt, neko taču tas man neiemāca, vienkārši šausmīgi riebīga situācija, fuj. Bet otra lieta ir paņemt dienas grāmatu un parakstīt. Kā es sajūtos, kāds varbūt bija kādas jaunas sajūtas, jauni secinājumi. Varbūt atklāsmes kādas ir, ja? Darbs nedēļai manā uztverē. Nākamais 48. jautājums, kā es varu būt iecietīgāks un laipnāks pret sevi? Jā, šī ir milzīga prasme, jo reti kurš mūsu sabiedrībā ir mācīts būt iejūtīgam, laipnam pret sevi. Un tieši šī prasme paver vārdus uz pavisam citu realitāti, uz harmonisku sevis pieņemšanu un dzīvošanu arī tagadnē un te un tagad. Man arī pavisam nesen atnāca atklāsme, ka būtībā visu dzīvi es neesmu bijusi neiecietīga, ne laipna pret sevi, ieklausoties savā iekšējā dialogā. Nē. Neiecietība, nelaipnība, asums un iesim un izdarīsim un viss notiks. Nē, kāpēc? Protams, vajag iet un darīt, bet iecietīgi, laipni un pasakot sev paldies, ka tu esi šajā situācijā izgājis cauri. Paskatīties, kā tu jūties, apzināt savas sajūtas, kā tavs ķermenis jūtās te un tagad. Un kā mainītos mana dzīve, ja es atteiktos no šīs stresu izraisošās domas, jo būtībā jau no šīs domas tu vari arī atteikties. Jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka tavs stress varbūt ir radies no tā, ka tu vienkārši tev ir kaut kāds pārspīlētas ekspektācijas pret sevi vai pret citiem. Un kāds tad galā tu būtu, ja tu varbūt teiktu, lai jau ir. Kāds tad es būtu bez šīs domas? Ka viņi visi taču man ir parādā.
vai arī es esmu super sieviete. Un netieku galā ne ar ko. Kāds es būtu bez šīs domas? Varbūt es būtu brīnišķīgs, jauks, mierīgs cilvēks. Rezultatīvs un mierīgs. Paldies par uzmanību un uz tikšanos kā citreiz.